Čau, labrīt! Otrā diena. Esmu Rīgā jau. Ierados, stāvu pie laboratorijas, paņēmu provītes. Gaidu, ka uzpīpinās man, lai var braukt. Maļa. Maļa un provē. Tālāk vēl nezinu. Vēl nekas nav. Varbūt es esmu pārāk pasteidzies. Varbūt nebija plānots tik ātri. Kas, lai jau domā, bet nu nezinu, tur kaut kas laikam ir mainījies. Vairs nav šitā frāze dzirdama, kā kādreiz bija, ka es strādāju. Nu pagaida uzpīpa. Baigi laicīgi visu laiku, tagad stundu pirms ierašanās uz izkraušanu jau atnāk iekraušanas. Adrese jau nākošais uzdevums. Agrāk bija jā. Es saku tukšu. Un atbildi ir, nu pagaida uzpīpa. Kāds uzpīpa? Es negribu fermā kaut kur pīpāt, es gribu aizbraukt pa ceļam, varbūt paēst kaut kur. Un pēc tam, kad es esmu uzpīpājis, tad jau vairs ar nav laika nekur, tad jau es visur kavējos, tad ir jāskrien. Tagad kaut kā normāli viss tur ir noregulēts diezgan. Nu šobrīd kaut kā nenāk nekas, bet līdz šim viss gāja raiti. Bija. Braucam uz svariem. Baigais tukšums. Es te viens pats esmu ostā šodien. Vajag forši. Es zinu, ko es esmu sasniedzis. Tu man neatgādini 10 reizi. Kas nu tev aizķērā? Ai jā. Padzer ūdeni. Pazvanīju, uzprasījos, kaut ko atsūtīju. Ko man atsūtīja? Rīga, Igaunija. Sāls. Sālīt jāizved. Es arī varu pa traktoris strādāt. Fērē tik pilns kausus iekšā, vairāk neko nemāk. Es viņam rādu, fēr prātīgi pēdējo kausu. Nē, šē visu, nu akali 28. Braukšu masvērties, jābrauc bērtu nostakam. Nu. Kas pa auniem tādi ir? Nu viņam pīpiņ taurē, pamazām bēr. Nevajag man visu to kausu. Nē, izgāžu visu, tagad brauc atpakaļ un čakarējies. Protams. 43,5 kopēji. Kur tais tāds var braukt? Igauņu policmeņi man izģerbs pliku. Momentā. Tracini te cilvēki, kas pavirši dara savu darbu. Un citiem jācieš. Tāds spilgts piemērs, kā viens diletants var sabojāt dienu. Šito laiku es jau varēju būt kaut kur, nezinu, Murjāņos jau.
labākais, kad es jau iebraucu Bērtu nost. Šis jau nesās atkal pilnu kausu klāt. Es viņam taurēju, visu pietiek man. Viņš jau bija gatavs iebērt vēl vienu kausu. Vispār nav apjēgas vispār, cik viņš krauj. Kausā viņam ir 7 tonnas kaut kāds gandrīz. Nu, viņš būtu iegāzis to, man būtu 50 tonnas kopējais svars. Nu, cilvēkam vispār absolūti nav nekāda priekšstata. Cik jābūt, cik jākrauj. Viņš tik krauj tā kā robots. Mašīna ir gāž iekšā. Normālā variantā pat ir tādas vietas, ka traktorists tev ieber 1, 2, 3 kausus, cits ieber 3,5 un jau pīpina. Tu kā skaties, nu tā kā ir, tā kā nav, varbūt vēl iebērt. Nē, viņš nemaz neber, viņš saka brauc uz svariem. Jau ir piefiksējis apmēram, cik viņam kausā ir, cik ir jāber. Šitas nē, gāž tik. Būt gatavs bērt, kamēr pār malām pirstiem. Labāk jau, vai tas tramvajs stāv, tad vismaz zin kā kaut ko sāks domāt varbūt, ja visu sabiedrisko transportu arī noliks Rīgā mierā. Vajadzētu jau kaut kādu streiku taisīt, sagriezt visas ielas mierā uz kaut kādu stundu. Nesaprot, kāpēc nebrauc galvenais ceļš mums? Kāpēc neviens nebrauc? Tad neviens viņu var palaist, lai viņš pa kreisi pagrieztos. Tie, kas viņu varētu palaist, jau 19 minūtes nav kustējušies. Mānām, ja? Tur Rinaldi pārkrāsojies? Nē, izbalēju vienkārši saulē. Tad arī vasarājumies. Nē, kaut kāds murgs točs, bet, nu. Otrai tūrē līdz kā viss. Kas te nekur nevar apbraukt, būtu, bļa, tā Braslavas tilps vaļā, tā Braslavas iela. Tur Rinaldi darās, ka tur neiet nekas uz priekšu. Tur konteineru termināls laikam nespēja ņemt pretīm un viss, un tas sasprūdi pus Rīgu. Никогда, блядь, не было. Даже в лучшие года, когда куча контейнеров, работы было, блядь, не становились улицы, как сейчас. Это просто пипец. Они вообще работать не хотят в этом порту. Kad parastā policija bija normāli, kā šita ostas policija parādījās, tad šeit sākās. Jā, pus Rīgas sasprūdas dēļ tā, ka Urieks celā konteineru termināls nespēja ņemt pretī mašīnas. Tās netiek iekšā. Līdz ar to visu Urieks cieli pilni. Tie, kas pie viņiem brauc pa ganību dāmu no abām pusēm, tie arī tur iegriezties nevar. Ganību dāmas ir mierā. Viss ganību dāmas ir pilns, un jau ir tvaika iela, un viss tas audzējis tā izplešās. Bardaks. Pusdiena. Traktorists man izkārtoja, ka nav laika vairs pusdienot neko. Ja es iebraukšu pusdienot, nepaspēšu izbērt. Ja es nepaspēšu izbērt, nepaspēšu aizbraukt uz iekraušanu. Tā tas viss pa ķēdīt aiziet. Esam klāt un taisam vaļā. Pacēl gaisā un izbir.
tik vienkārši. To sāli viss ir sarūsējis. Bufers nekustās. Knapi kustā. Šitī arī, kamēr iet pauzīt, jāsašļāts kaut kā ceļi. Viss traktors aizlaidās. Nevienu vairs negaida. Bet tur jau kaut kas vēl krāvās. Tiem būs ātrais vakars. Nu pat es varu pacelt. Oi, ko daudz vēl. 25 minūtes vēl jāsēj. Nu, brauksim kādu 100 kilometru līdz karjerai. Līdz karjeram. Tā laikam ir pareizi. Un tad jau pulkstens būs pāri 5. Es tur neko nedabūšu. Tā man izskatās. Diez vai tur ilgāk pa 5 kāds kaut ko krauj. Ja man atmiņa neviļ, pie paša tā karjera tur bija šlagbaums ciet. Un ārpusē stāvēt nebija kur. Smuki, man patīk Igaunija. Man patīk. Varētu to jocīgo valodu iemācīties. Varētu braukt dzīvot te. Joks. Latvijai nav nevainas, ja viss varētu tāpat sakārtot kā Igaunijā. Klimats jau ir stipri līdzīgs, un te ir bišķi vēsāks varbūt, kā ir ziemeļi. Bet nav tāds bardaks. Laikam mazāk zog. Citi skaidrojumi nav. Igaunīši tādi vienkārši cilvēki. Vairākas reizes tā ir bijis aizbrauc pie kāda zemnieka, krauties, piezvan, es būšu, jā, labi ir, brauc šurp. Sakrauj. Es prasu, kaut kādu dokumentu, pavadzīmes, kaut kāds CMR. Net ты так езжай, net ничего. Labi ir, es jau pats kaut ko uzrakstu un braucu, bet viņš tā mierīgi kaut kam sakrāva veselu krāva graudiem. Un noskatās, kā viņa grauda aizbrauc kaut kur. Ne viņam kāda pavadzīme paliek, nekas. Pilnīgs pretstats Lietuvai. Lietuva. Viņi tev aizdzen 30 km garām iekraušanas vietai, kurā svari nav, aizdzen uz svariem. Pēc tam tu 30 brauc apakaļ, sakraujies, 30 brauc nosveries, un atkal brauc apakaļ, bet prom. Kā tik kaut ko nenožuļi. Igauņi tā mierīgi uztver dzīvi kaut kā. Forši. Tas galdiņš ar to balto apdaru, man liekas, būs visu video samaitājis. Visu laiku viņš atspīd logā. Būs jums jāpiecieš, ka uz ekrāna visu laiku balts kaut kas spīd pāri. Cits nebija, šitas noliktavā pie mums mētājās. Pateica, grib liec, ja patīk liec, neliec. Es viņu 2 reizi liku, es pirmo reizi noliku, iesēdos. Mežonīgi augsts, augstāks nekā Guntiņā bija. Pusloks ciet. Es
Domāju, tā nu nē, nu kur tad aizstiep apakaļ nolika vietā. Pēc nedēļas domāju, nē, mēģināšu vēl pierast kaut kā. Noliku, turpat sētā pasēdēju, pagrozījos, paregulēju sēdekli. Es jau zem sēžu. Vispār bez gaisa uz cietu. Pēc iespējas zemāk. Pasēdēju, pabrīnījos, nu nē, nu kur, nu. Tā kā es sapratu, ka bez galdiņa nevar, nekā nav ko nolikt. Brilles, piezīme, grāmatu, kamera, nekā nav ko nolikt. Tā kā bez rokām. Tomēr pieliku pagaidām, jā. Es te centīšos Kauņā kaut kā tikt. Nopirkt Kauņas galdu, tas ir no puses uz to pusi. No puspaneļu uz labo pusi. Lielais galds. Nu, viņš ir daudz zemāk, viņš ir tur dziļumā, netraucē. Nu, gandrīz vai netraucē. Jāņem ap melnām malām, lai tai logā nespīd. Ko viens kolēģis jau ir tas, kas pirms maniem sālis bēra. Apmeties šiten ir. Tad jau jābrauc sastādīt kompāniju. Tā, nu ko jāiet uzsist klaču ar kolēģi? Kas te ko un kā? Cikos rīt braucam? Un tad līdz rītam. Čau, labrīt! Mostamies. Saspiedu valsti, brauksim. Cik tam mums te ir? 7 kilometri līdz galam. Piebrauc vēl lietuviešu kolēģis vienas vakarā. 3 mēs esam tie kaļķi gribētāji tagad. Krauts un iekrauts, viss notiek. Braucam. 236 kilometri. Nu, cik kvartara to rīt? 236 kilometri līdz izkraušanai. Navigācija rāda briesmīgi daudz, 4,49, ka jābrauc. Nokrit jau 4,34, kaut ko pārēķināt. Gaunīts malaks, tā iekraut, tā kā čupiņas pa vidu. Diedziņu var novilkt vidu un visus picītas. Perfekt, pa asīm arī viss ideāli. Kopējais svars ar cik paprasīt, tik arī iekrāp. Nu, viņam gan traktors ar svariem bija. Karjerā jau var atļauties nopirkt traktoru ar svariem ostās tikai. Diemžēl.
bišķiņu birst lejā. Galīgi nav gar stāvokļi tādā laikā. 20 km līdz izkraušanai. Darba uzdevumā bija rakstīts laicīgi zvanīt, noprecizēt izkraušanas vietu. Nav jau kur zvanīt, nav jau numurs iedot. Ja nu vienīgi uzkāpt kādā baznīcas tornī un sākt zvanīt. Braukšu cerībā, ka tās koordinātas, kas ir iedotas, ka tur arī būs jāber, jo tās ziņas tās jau ir tādas universālās, viņi jau liek visiem klāt zvanīt, zvanīt, zvanīt. Citreiz jau tā ir, jā, kad ir juridiskā adrese vai dzīves vieta vai tā bāzes vieta, bet tu kaļķi jāved ir kaut kur krūmos, kaut kādos džungļos, kaut kur uz drūvu vai kur. Tāpēc jāprecizē. Bet numuru nav. Braukšu uz tām koordinātēm, kas ir iedotas. Varbūt, ka tur arī būs jāber. Atnāca jau nākošais darba uzdevums. Jābrauc uz Rīgu pēc Šķembām. Un jāved uz Valmieru. Visu to izdarīt tā, lai es līdz 5 es Valmierā, nu nekādīgi nesanāks, jo tagad jau ir 12, es vēl esmu cēsīs kaut kur. Kamēr izbērs, kamēr aizbrauks uz Rīgu, kamēr sakraus, kamēr uz Valmieru, būs ļoti vēls vakars. Reku lietuviešu kolēģis apsteidz, jo viņš bija atstājis mašīnu pie kafejnīcas un ar zemnieku aizbraukuši bija viegli autiņu skatīties, kur mums jāberās. Nekā iepriecinoši nesot. Мне здесь возил 40 минут вот получается, 38 минут я простоял. Я думал, ты обедать остановился. Šitādiem ceļiem braukājot galvenais ir neieraut augstās kaut kur. Lai nav jāstumjās apakaļ vai jāsāk griezties apkārt kaut kur. Ну, постой немного с карты, ведь теперь не помню. Одно место вроде прямо было. Здесь, если направо повернем, то будет другое место. Надо позвонить ему, может быть. Там приедем, совсем будет ужас там. Это второе место еще не готово, там высыпаться, там какие-то есть прицепы старые, потом еще там какие-то надо убирать, говорил. Надо задом дать, его будет здесь и высыпаться. Jā, nu šitā laukuma šķībelīki. Taisni neuzbrauks, labi, ja vispār uzbrauks. Nogrims pusceļā. Tukšs piekabas uzstums, tas jau nav vēl nekāds rādītājs. Tikko tur tonnas uzbrauks, tad būs. Стрянем стопудово теперь, думаю, здесь горка получается, как высыпать будем. Ну да. Высыпем и потом от кучи не отъедем. Redz, cik smuki gauns iebēja. Steidz. Točni pa vidu. Malacīts. Kaut kā uzbrauc, tālāk vairs negāja. Tik tālu vien. Es jau domāju, ka es bez traktora ārā netikšu un nav čupi izbirs un tur arī es paliku. O,
labi, ka nepielip vismaz, tad arī labi. Nu ko, tik tālu ir. Kaut cik kaut kas izvērts ir. Mums vajagiem ekscesiem. Tagad jāapgriežas tie māja celiņā. Tas arī nebūs. Nebūs vienkārši. Jālaužās uz nērto pusi un pret kalniņu. Tagad krāva arī nav vairs. Buksēs ātri. Nu, mēģinās. Viņš teica, fūru tur griežoties. Nu, ņemot vērā to vietu, jā, griežās, bet varbūt vasarā griežot. Visas malas jēlas, kur ielaiž riteni, viss jau grimst. Apkārt un cēlumam jāapbrauc. Jāaplaužās apkārt. Man jau nav to priekšu, kur grozīt. Ne pa labi, ne pa kreisi, ceļš šaurs. Te jau reku iet pakaļ grāvi. Griežās, kā viņi te griežās. Pievilk bišķiņ piekabi. Es nezinu, ka man tur neko neredz tai pusē. Zems jau tu esi, bet. Bez adrenalīna, nu nekāda. Galvenais jāatcerās tagad to āķis skrūvēt ārā, ka izbrauks kaut kur normālā vietā. Nu, nobeigumā vēl novēlēšu jums priecīgas lieldienas. Mēs arī ar Kiku pabeigsim pastaigu. Dosimies mājās, krāsot olas. Čau, tā!